Čau, esmu atpakaļ un, kā es solīju, šis ir mans viens no favorītiem. Varētu būt, ka, jā, viens no 3 favorītiem. Kāpēc? Tāpēc, ka šeit izskatās, ka šis ir, tā teikt, es uzzināju, ka viņš nav pirmais šāda veida projekts, viņš ir tā kā turpinājums, nezinu, vai gadu atpakaļ, nu ne gadu atpakaļ, teiksim tā, šitas projekts ir, šeit gan nebūs rakstīts, no cik dienas viņam ir, bet viennozīmīgi tas, ka viņš ir atjaunojies un sācies viss, tā teikt, no sākuma. Nonulēts visas likmes, uztaisīt uzlabojumu un projekts ir atsācis ar jaunu elpu un ar jaunām iespējām. Iepriekšējā projektā vienmēr bijuši maksājumi, tātad vienmēr ir maksāts, izmaksāts bez kaut kādām problēmām un tādiem savādākiem, nezinu, apčakarējieniem un tā tālāk. Tak, šobrīd es varu izņemt ārā 19 rubļus un salasīsim, tā teikt. Man ir šeit, iegādātas šeit, laikam nerāda, bet rādīs šeit. Tātad man ir viena parastā šahta un 3 otrā līmeņa šahtas. Lūk, kristāli, kas ir salasīti, savācam visu. Tātad no otrās šahtas viens kristāls maksā 2 sudrabus. Pārdodam 19 un 22 rubļi. Paņemsim vēl bonusiņus. Šis bonus ir katrs 10 minūtes, šis bonus ir katru stundu, un šis bonus ir reizi 4. Diezgan bēdīgi. Tā, labi, tātad mēģinām, pārbaudām vai. Visi, tātad es varu izņemt 24 rubļus. Šeit es ieguldīju mazliet vairāk nekā minimumu. Man šķiet, ka kāds 300 rubļus es ieguldīju šeit. Tā kā principā jau 1/8 daļu, nē, mazāk. Labi, tātad. Šeit ir redzams, ka es jau esmu izņēmis ārā jau 15 rubļus 31. decembrī. Tātad uztaisīs sev nelielu Ziemassvētku brīnumu. Ok, labi, pasūtām vēl vienreiz. Tātad mēs. Uzrādās, ka 24 rubļi teorētiski vajadzētu aiziet. Atjaunojam lapu. Un jā, mums ir 33 rubļi. Ja mēs to pārvedam uz ērikiem, vai nevarētu būt? Pogam varbūt arī. Tā, labi, mums ir 33 rubļi. Skatāmies tālāk. Tātad šis projekts arī strādā, maksā. Gribam lielākus ienākumus, pērkam vairāk šahtas. Lūk, šeit. Viena šahta maksā 1500 pirmā līmeņa, otrā līmeņa 10 000, trešā līmeņa 50 000, bet tur nāks stundā nevis 7, bet 17 kristāli, un viens kristāls izmaksās 4. Tātad tas ir daudz izdevīgāk. Un, protams, nākamā vēl vairāk, un tā tālāk. Bet, kas priecē, tātad projekts maksā, šeit var ieguldīties un strādāt. Es šobrīd centīšos sakrāt šī naudas summa, kas ir domāta priekš pirkšanas, centīšos sakrāt jau šai šahtai, lai palielinātu savus ienākumus. Tātad arī vienreiz ieguldoties, mēs atveram iespēju izņemt ārā naudu, un ar to
ja nav vairāk vēlmes ieguldīties, tad var vienkārši strādāt ar to, kad ņemt ārā, krāt, kamēr sakrājam līdz savai vēlamajai šahtai. Vai krāt līdz, piemēram, līdz pirmā līmeņa šahtai, es domāju, nav jēgas, tāpēc, ka tur nāk diezgan maz, tāpēc labāk ir sākt ar otro. Otrās, daudz otrās, kamēr pietiekami, lai ātri varētu sakrāt trešajā. Tas būtu, tā teikt, kā jau minēju, viens no maniem favorītiem, kuru, es domāju, attīstīt un celt tālāk un tālāk. Vēl, kas šeit ir ļoti patīkami, tad šeit viss ir līmeņos, es šeit jau stāstīju. Man drīz jau būs pirmais līmenis. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka šobrīd man ir 49%, man iet uz 49% no summas no šahtām man nāk uz, nosauksim, maku, no kuras ceļu var nopirkt šahtas. Un 51, es atvainojos, 49 man iet, vispār 49 man iet uz maku, kuras var pirkt mājas, un 51% man nāk uz maku, no kuras var izņemt reālo naudu. Ar katru nākamo līmeni procentu, kuras var izņemt ārā naudu, palielināsies, kā redz. Tātad augstāku līmeni mēs vairāk dabūsim reālu naudu. Kā ceļās šis līmenis? Līmenis ceļās no tā, cik daudz mēs izņemam kristālus ārā no šahtām. Tas būtu vairumā viss. Cilvēki ar katru dienu nāk klāt. Šobrīd ir izņemta ārā 3000 rubļu reālo, bet šahtās vēl joprojām ir 39 000. Tā kā rezerve ir diezgan liela, projekts jauns, šīs cipars tikai augs, un šis cipars, protams, arī augs. Un šis cipars viennozīmīgi augs, tāpēc, ka projekts maksā un projekts strādā. Tas būtu tā kā viss, tā kā pievienojamies nosūtnē, vai links būs apakšā zem video. Tiekamies šahtās. Tā.